Prevences sarunas ir par prevenciju visās dzīves jomās, lai tu varētu veikt sev labvēlīgākas izvēles un pēc iespējas ilgāk būt savā labākajā mentālajā, fiziskajā un emocionālajā formā. Čau, Asnāt! Čau! Čau, Zane! Klausies, es tev gribēju izteikt komplimentu. Šodien tāda skaista, stilīga saģērbusies. Paldies! Žēl, ka visi neredz. Es izstāstīšu, Asnātei ir tāds džins kostīms un tur tāds interesants kreikliņš un akcenti ar pērlītēm. Vienmēr sakot, Asnāt vienmēr tāda, tas mans novērojums, Asnāt vienmēr ir, tas pat nav šodien, tas vienmēr stilīgi, viss punkts. Paldies! Es tāpēc tev gribēju 3 vārdos, lai tu man pastāsti, kas tad tev ir tas stils vai apģērbs priekš tevis? Tā īsumā. Manuprāt, tas ir izteiksmes veids, viens no izteiksmes veidiem, kā tu paudi sevi. Un tas var būt mainīgs. Zini, kas man ir? Mans stils ir 2 lietas. Ozola dziesma, tas ir stils, un sajūta, ka tev ir pilns skapis un vilkt nav ko. Tā ir tā mana sajūta. Un es ticu, ka ļoti daudzām ir šī sajūta, kad... es pat teiktu tā nomācošā sajūta, jā, ka tu zini, ka tev ir mājās visi kā, bet vilkt nav ko. Un tieši tāpēc uz sarunu mēs šodien esam aicinājuši vienu burvīgu būtni, Ingu Krievu, stilistu ar teju 20 gadu lielu pieredzi tajā, ko viņa dara. Un es ticu, ka tu esi tas īstais cilvēks, kuram tad pajautāt un ar kuru parunāt par šo tēmu par un ap. Skapis pilns, bet vilkt nav ko, kāpēc tā ir. Un ko darīt, lai garderobe būtu pozitīvas emocijas, nevis galvas sāpes. Čau, Inga! Čau, meitenes! Jā, skaties, tagad ir pavasaris pilnās burās. Visur ir skaisti, krāsaini, vilinoši, pavasarīgi plakāti un reklāmas. Tur iegādājies, atjauno, droši vien iegādājies jaunu garderobu. Ļoti vilinoši. Un, es domāju, ir grūti nepaslīdēt un tagad iet pirkt kaut ko jaunu. Jo šīs reklāmas liek justies par to, ka laikam ar to manu garderobu iespējams kaut kas nav īsti kārtībā. Iesākumā man tev ir tāds provokatīvs, iesildošs jautājums, vai tev kā stilistei arī kādreiz ir situācija, ka tev nav ko vilkt, gan jau, ka nav? Pēdējā laikā man tā nav. Varbūt ir tas, ka gribās kaut ko, es vienmēr kaut ko varu izdomāt, bet varbūt ir tas, ka dažreiz tomēr ir tā sajūta, ka gribās kaut kā sevi uzmundrināt vēl vairāk, kaut kā vēl foršāk. Un man liekas, ka tā sajūta ir visām, tā kā mums gribās. Un tas jau ir saistīts pat nevis varbūt, reklāmas arī tur ir liela daļa pie vainas, es domāju, visi ēpasti, kas nāk ar, tam ir jauns, pievedums, tur ir kaut kas jauns un vajag paskatīties, un tur tāda tēma, un tad svētki, un tad tur tas, un vienmēr liekas, tikai pašķirstīšu, tā kā, un ar to arī viss sākas, tā kā. Bet, man liekas, tā iekšējā sajūta visām mums ir par to, ka mēs varam labāk, ka mēs varam justies labāk, vēl labāk, un tas ir tāds nebeidzams tā kā ritenis kaut kādā ziņā. Un tas ritenis kaut kā, man liekas, ir forši, ja viņu var apstādināt. Un jautājums, kad, kurā brīdī, un ar kādiem paņēmieniem, un tā. Un parasti es arī saku, ka tā izvēle ir nevis tā skapja apaugšana un tā skapja uzturēšana ir nevis par to, cik tu izmet daudz, bet tas tavs lēmums ir tieši veikalā. Tad, kad tu stāvi, tev ir tā lieta, pat ja tevi tā reklāma ir atvilkusi uz to veikalu, tāpat sev pajautāt, kāpēc tieši šis apģērbs nāks pie tevis mājās. Tad, principā, tā ir tā atbilde uz šo te nākamo jautājumu, kas būtu, tad kāpēc rodas šādas situācijas, kad ir daudz un nav ko vilkt? Tāpēc, ka tajā brīdī, nepareizajā brīdī ir pieņemts lēmums sanāk, nevis... Jā, tas ir, mēs iepērkamies impulsīvi, kaut kā nepārdomāt, es domāju, bet, un tas skapis ir kaut kā apaudzis, vai tas ir, baigi lēti, man liekas, šitas būtu baigi forši, ar to un to, bet es nezinu vēl ar ko, un mēs nopērkam tādas lietas, kas patiesībā savā starpā nekombinējās. Viņas ir pašas par sevi, kaut kādu iemeslu dēļ iegādātas, bet beigās, kad tu skaties uz to bildi, tur arī bija meistarklasē manā, kur es rādīju to bildi, kur ir pilns viss kaut kas, it kā visas drēbes ir, ok,
Bet beigās, kad tu tā skaties, tev jau nav ar ko, kā viņas salikt. Un tas daudzums parasti mūs īstenībā mulsina. Es teiktu, ka viņi nosaka par tādu troksni. Var teikt par troksni, var teikt par tādu apjukumu, jo tad, kad ir daudz mums visa kā, mēs nesaprotam, mēs tajā apjūkam. Un tad arī, kad tev pieņemsim dažas lietas, tev ir skaidrs, kas ar ko, vai ne? Bet tad, kad mums ir liels blāķis, tad tev pat nolaižās rokas un tev liekas, tāpat uzdos to pašu vakar. Vai arī labāk aiziešu uz veikalu un tam nākamajam pasākumam vai konkrētajai sezonai nopirkšu jaunu, jo tur jau nekā nav. Un mēs tā kā sākam atžgārni to visu darīt. Bet pati arī nav nekā jauna. Es šo esmu novērojis, kad es tā arī agrāk darīju, ja ir pasākums, es gribu nopirkt kaut ko jaunu, pat ja man patīk tā iepriekšējā lieta, jo kaut kā nebija modē vilkt to pašu. Tas bija kaut kāds trends, ka man, nezinu, it īpaši ir uzņēmumi kaut kāds pasākums, tad jauns kostīms, tad jauna kleita. Tā kā jā, bet man liekas, kaut kā palēnām iet uz to, ka taču drīkst atkārtoties un tu māci, kā sakombinēt, lai tā pati kleita neizstās tāpat. Man liekas, šī tāda forša kustība. Bet man liekas, tas ir vairāk par to sajūtu, ka mēs neesam ar sevi apmierināti līdz galam. Man šķiet, ka tā ir tā atslēga, ka mēs visu laiku kaut ko meklējam. Un es, pamanīju arī kaut kādus gadus atpakaļ, man patika šīs te medības, tādu visu laiku eju un kaut ko meklēju, kaut ko atrodi, šitis forši. Vienkārši izmetīšu aplīti, lai tā kā iepriecinātu sevi, ja? Bet kaut kādā brīdī ir tā, ka tad, kad tu saproti, uz kurieni tu ej un ko tu gribi, ja? Protams, te uzreiz ir jautājums, vai mēs to mākam, sevi gan nofokusēt, gan arī ar to apģērba palīdzību piepildīt to savu mērķīti, ja? Tad tas viss arī atrisinās. Bet tur ir tiešām tāds darbs ar sevi, un man negribas solīt kā stilistam, ka tas ir rītdien, viss būs ar tevi super, jo es pati tam eju cauri, joprojām, ja? Un es redzu, kā ar maziem solīšiem man ir vieglāk tajā veikalā saprast un ar sevi parunāties, ar to lietu parunāties, vai šis ir tiešām tas, kas man ir baigi vajadzīgs tajā brīdī, vai tiešām tas ir tas, kas man atrisinās to, kāpēc es tā esmu atnākusi. Un šobrīd es varu teikt, es esmu imūna. Es staigāju pa veikalu, man pirmkārt negribas neko mērīt, man ir slinkums pat. Es nevaru nekādas internetu lapas vaļā, jo man liekas, vāc tā scrollēšana, man ir žēl tā laika. Man ir citas lietas, uz kurām es gribu fokusēties, kuras es gribu piepildīt un kuras es gribu izdarīt. Nevis tagad visu laiku iztērēt tajā. Man šķiet arī aizskāri ļoti svarīgu tēmu, jo tā iepirkšanās, kā jau tu minēji, bieži vien tev aizpilda kaut kādu tavu vajadzību, kas varbūt nemaz nav tā drēbe, vai ne? Un es no sevis to varu teikt, un noteikti piekritīs daudzas sievietes, droši vien ne tikai sievietes, ka dažreiz tas ir, es nejūtos labi par sevi, aiziešu kaut ko nopirkt, vai es esmu nogurusi, vai man trūkst, laika sev, bet es varu iestarpināt laiku tajā online veikalā, kaut ko sev groziņā salikt, vai ne? Un beigās tās lietas atnāk un prieka nekāda. Dažreiz tu pat aizmirsti, jo tu vienkārši apmierināji to vajadzību. Un šeit ir tāds jautājums tev, kā tu vari būt, vai tu to risini un kādi varētu būt risinājumi. Mēs tālāk parunāsim, ka tu veic arī šīs te garderobas revīzijas. Varbūt tu sievieti sakārto to savu garderobu, viņi saprot, bet šis paliek. Vai tu kādreiz par to runā? Ar sievietēm, ka tur ir arī ļoti tāda apzinātība ar sevi pašu, kas ar tevi notiek. Pēdējos gadus īstenībā tieši tas bija Covid laiks, kad es pati tā skrupulozāk pievērsos tieši sevis ķidāšanai tādai dažādu iemeslu dēļ. Tur visas izdegšanas, kā jau visiem normāliem cilvēkiem. Ja. Un tad arī sāc izvērtēt, un tad es arī, protams, tad, kad tu pats tam izēji cauri, tu uz to sāc tā arī skatīties. Un es esmu mega priecīga, īstenībā, ka ar mani tas viss notika, jo es skatos pilnīgi citādāk šobrīd uz garderobas revīziju un uz iepirkšanos. Un man pat, kamēr tu teici, man gribās šo domu pateikt, kad pat ja cilvēks netiek ar savām lietām galā un nerisina,
Pat, ja es viņam iztīru skapi, mēs ar viņu iztīram skapi un nokomplektējam garderobu, viņš tāpat ies un staigāsies. Jā. Saproti, un tad viņš atkal tās nezālītes tur pievilks klāt. Ja? Tāpēc ir baigi svarīgi, es vienmēr stāstu, kad vienmēr svarīga ir tā sadarbība cilvēkam ar stilistu. Un, protams, jautājums ir, kāpēc tu mani esi pasaukusi, ja? Un ja tu tomēr izlem to manu pakalpojumu, es noteikti vienmēr šo stāstu. Jo es pilnīgi esmu pārliecināta, ka skapja vispār saturs kā tāds, un tas, ko mēs nesājam, kā mēs velkam, kādi mūsu paradumi ir, tas ir cieši saistīts ar to tavu esību kā tādu. Kāds tu esi, ko tu gribi, vai tu negribi, vai tu nezini, ko tu gribi, vai tev šobrīd tu esi uz viļņa, vai tu esi lejā, un to var lieliski redzēt. Mēs tur varam baigi cīnīties, tur ņemties, bet to var tāpat tās redzēt. Mēs to nevaram apmānīt. Bet runājot par skapju revīziju, vismaz man tā ir, jo es saprotu, ka tas ir kaut kas bišķiņ vairāk, nevis vai man dara, vai man nedara tīri fiziski tā drēbe. Tas ir kaut kāds terapeitisks process, un tāpēc vien ir grūti saņemties. Dažreiz tas tiek iesākts, atmests, jo tu saproti, ka nesanāk tā, redz, kaut kā nevar atteikties, un tad ir jāsāk domāt, un tas prasa mega laiku vienkārši saprast, izanalizēt katru lietu, kāpēc šis džempers man stāv skapī, bet es viņu nevelku īsti patīk, īsti tā kā baigais prāta mežģis. Un tad liekas, es pasaukšu Ingu, Inga izdarīs šo darbiņu manā vietā, un ja mēs par šo iesākām runāt, kā tas process notiek, man vienmēr ir interesējis. Tu atnāc pie manis uz mājām, man tur ir mans ārkārtīgi melnais caurums, ko es nevienam negribu rādīt, mans nesmukais skaps ar nestilīgajām drēbēm, atnāk stilistē Inga, būs, ka fuj, šito metam ārā. Jā, tu man nekas nepaliek vairs. Jā, man nekas nepaliek, mēs aizējam uz veikalu, nopērkam jaunu garderobi, tu man tā kā palīdz izvēlēties, jo tu redz, kas man labāk piestāv, un tad es happy ever after, tā kā, dzīvoju laimīgi, happy end. Ja, tā tas notiek, jā? Tā kā šoviņos rāda. Nē, tā gluži nav, un īstenībā man pat ir bijušas tādas reizes, kad ir tā lielā vilšanās par šo te visu, jo, jā, man gribētos jums teikt, kad jā, pēc tam ir, wow, tā kā šovos, jā, tur visi super, tu dzīvo jaunu dzīvi un tā, bet man patika, ka tu teici, ka ir grūti pieķerties, vai mums sevis salabošanā un sevis ieskatīšanās sevī ir vienkārša. Nav vienkārši sev atzīt kaut kādas lietas, bet šitani baigie sūdi, šito es rīktīgi nemākšu, tas man visu laiku klibojas, visu laiku kāpju uz vienā un tā paša grābekļa, es tagad runāju par dzīvi, ja? Un vai mēs esam spējīgi uz to paskatīties un pateikt, jā, šito es tagad safiksēšu, šito es dvēšu, šito pastrādāšu. Mums, ka ir grūti. Tieši tāpat ir arī skapja revīzija. Tu reāli sūdā, tu visu laiku tā kā eitam garām, tā kā neredzu, lai tas tur tā dzīves gan jau kaut kādu dienu, un tā mēs atliekam daudzas lietas. Un man liekas, ka, un nevis man liekas, bet tas veids, kā es strādāju, lai nebūtu tas, jo man nepatīk īstenībā tas, nevis nepatīk, bet es nekad nejūtu gandarījumu pēc skapja revīzijas, kur mēs tehniski esam attīrījušas visu tā šito izmetam. Man tas neliekas tāds vērtīgi vairs. Tā kā es savā skapja revīzijās reāli katram ir savs pirmkārt uzdevums, katram ir savs mērķis, kāpēc viņš man ir pasaucis, un tas ir ļoti būtiski, lai mēs nodefinētu, uz ko tu ej, ja? Jā, visi grib atbrīvoties no liekā, visi grib bišķi sevi safiksēt, sakārtot, ja, tā kā pilnveidot un uzlabot un uzķūnēt, un droši vien tas ir viens no iemesliem, bet man liekas, ir svarīgi vēl tā kā nodefinēt, kas ir tas, uz ko tu ej, un tad mums ir no tā punkta jau ir vieglāk saprast, pieņemsim, par katru to drēbi pieņem to lēmumu. Nav katra drēbe jāmēra virsū, pilnīgs muļķības, daudzas lietas tu pati zini īstenībā, bet tev tikai vajag vienu cilvēku no malas, kas tev bišķi palīdz tā kā saprast un sadzirdēt. Kā es pēc saku, tā katra lieta, kas mums ir skapī, viņa ar tevi runā. Tas kā izvērtēt šo te? Tā kā es paceļu kaut ko augšā. Pieņemsim, skaties, tā kā es saku, tā lieta ar tevi runā, mēs katreiz, kad mēs pājam garām kaut kādā, piemēram, tu taisies kaut kur tā, šito nē, katru reizi, kad tu aizies šito nē, tev galvā iziet informācijas daudzums cauri. Tā, šito es vilku jau tur, šitas jau ir vecs, šito es iztērēju, bet pats neesmu nekad uzvilks, nejūtos, bet tā informācija ir nenormāli liela īstenībā. Tā kā es saku, tā drēbe reāli tev pasaka tik daudz ko.
Tu tikai to nemāks atdzirdēt. Tu tā kā pašķir, un tu jau to visu zini, bet tu visu laiku atliec viņas. Un tu atgriezies pie kaut kā viena, ko tu jau visu laiku esi īstenībā nesājis. Un tas ir tas process, tad, kad tu pieņemsim pasauc mani pie sevis, mēs ejam šim te cauri, un es tev mācu tā kā bišķi izprast to, ka tā katra lieta ir kaut ko nes sevī, un tad ir jautājums, kāpēc tu viņu vēl turi? Nu, tā kā tu lietas skaļi pateikt, vai ne? Katram pamatojumu, ko tev šis dod? Tas izklausīsies tagad, ka mēs tur par katru lietu tur filozofējam 15 minūtes, tā gluži nav, ja? Tas sākotnējais, sākumā tas process ir tāds, pieņemsim, tad, kad mēs visu skapi paņemam, izliekam ārā gultā, ja, tad es tev pieņemsim, es katram bišķi savādāk to lieku darīt, viss ir atkarīgs no situācijas. Es vēroju cilvēku, ar ko viņam vieglāk sākumā ir tik galā, jo sākumā es dodu tādus vieglākus uzdevumus, pieņemsim. Es saku, izlasi tās lietas, kuras tu šobrīd reāli nesā. Patiešām. Tas taču mēs visi to zinām, īstenībā. Zinām? Jā, tā godīgi tās tā 5 lietas. Jā, šos džinsus, un tad ar tā mēs arī sākam. To mēs mākam, vai ne? Un tad, pieņemsim, es uzdodu tādu jautājumu, kura no lietām, tu skaidri zini, ka vispār vairs nē. Tu skaidri zini, ka šito tu nevilksi. Tu viņu vienkārši esi turējis. Un tad sākumā es pat redzu, ka cilvēks vēl tur mēģina tā kā viņš jau nedzird sevi īsti, ja? Bet tad, kad mēs jau vairāk pajautājam, tad es uzdodu, pieņemsim jautājumu, lai vieglāk ir, ieliec atzīmi šai lietai. No 1 līdz 10. Un ir bijis, ka skapī ir tikai 5. Un tas ir traki. Man liekas, tas ir traki. Un tad ir jautājums, kāpēc tad ir tie 5? Vai tu esi ļoti prasīgs, un tas arī par cilvēku daudz ko pasaka, vai atkal tu vienkārši esi ļoti pret sevi paviršs. Tā. Saprotiet? Un tur tik daudz ko var pateikt par cilvēku pašu. Man nevajag pat neko teikt cilvēkam, viņš pats visu saprot. Īstenībā mēs visi, katrs par sevi daudz ko zinām. Un kāpēc es ļoti fanoju par šo te skapja revīzijas procesu? Mēs tik ļoti daudz ko atklājam par sevi un skaidri sev nodefinējam. Un tad mēs varam jau pateikt tā, pēc šīs skapja revīzijas, kā es tālāk daru, kā es tālāk rīkos. Tas nav tikai vienkārši saraksts. Mēs skaidri zinām, kāda ir tava dzīves loma, tur galvenā, pie kuras mēs šobrīd strādājam, kā mēs viņu gribam attīstīt, kā tu gribi tajā lomā justies, kā tu gribi izstrīties, un kura lieta, nākamreiz, kad tu ej uz veikalu, tu reāli paņem to lietu tā, vai šī lieta par to, ko man Inga teica, atbilst tam vai neatbilst. Un tad, tagad, kad es to ātri tā izstāstu, tas ir viens, mēs jau teorijas zinām par visām dzīves tēmām, ja? Bet tad, kad mēs to izējam tādā skapja revīzijā, man parasti klienti saka, bāc, tur tik daudz informācijas, ja? Un tev pat vajag laiku, lai vispār to visu tā kā sagremotu. Tā kā skapja terapija sanāk, vai ne? Pilnīgi. Tas ir tāds, pilnīgi liekas, bāc, man ir atvērusies kaut kāda jauna bilde par mani. It kā jau es to zināju, bet tagad ir skaidri, gaiši parādīts, kur tas parādās, kā tas parādās, un skapja revīzijā to brīnišķīgi var redzēt. Piemēram, ir tāds likums, man liekas, ko arī šādās situācijās dara par drēbēm, kuras nedara, ko mēdz bieži vien paturēt, un ar domu, ka gan jau derēs, bet vienmēr iesaka atbrīvoties no viņām, jo tas tā kā dod tik un tā zemapziņā tādu, tu neesi pietiekami laba, tā drēbe tev bļauj visu laiku it kā virsū, redz, tā kā tu man nederi. Nē, ko viņa tev atgādina, tā kā es teicu, tā pāršķiršana pāri, viņa tev pasaka, tev ir liekais svars, tu esi resna, notievē. Tas ir reāli to, ko mēs sev, un mēs to pašas sev nodaram. Un tā kā es saku, galvenais ir zin kā, citreiz ir tā, es pēc sevis to visu zinu, ir lietas, no kurām ir ļoti grūti tā kā šķirties. Ir dažādi iemesli, kāpēc, bet ko es saku, kāds man ir tas process, man ir atsevišķi, vienā dzīvoklī man bija kaste tāda, kuras visas lietas, kuras es nenēsāju, reāli, kuras nenēsāju, ieliec tajā kaste, neturi tajā skapī, jo viņas tev čakarē smadzeni. Tā, ka tev visu laiku liekas, tas ir tas, ko es saku, ka tā lieta tev, tās lietas, visu kaut ko tev tērē tavu laiku. Es visāstīšu vienu piemēru ar šādu te lietu. Man skapī stāv kleita, kura man bija mugurā, kad es biju stāvoklī ar otro bērnu, un es biju kāzās vedējmāte,
Un man tā kleita tur joprojām karājas, un es skaidrs, ka to nevilkšu nekad, jo tur viņa bija piemērota lielam puncim. Bet es viņu nevaru izmest ārā, jo tik ļoti sasaistīts ar šo te atmiņu, kad es biju stāvoklī, otrais tā kā pēdējais bērniņš, un man viņa tur stāv, acīm redzot, man vajag to kasti ieviest. Man stāv kāzu kleitas kapī vēl joprojām. Tās vēl ir citas lietas, jo tās ir sentimentālās lietas. Man pieņemsim ir maisiņš, kur man ir bērnu. Pirmā drēbīte, ko es viņam uzvilku virsū, es viņu nemetīšu ārā. Vai pieņemsim mammas šūtas, man ir lietas divas atstātas, es viņas nemetīšu ārā. Un tā ir atkal atsevišķa sadaļa. Ja? Ir lietas, kuras mums saistās ar ļoti īpašiem notikumiem, un es uzskatu, ka no tiem varbūt pat nevajag šķirties. Ir kaut kādas lietas. Zin kā, un svarīgi, ka tā tad ir tā sentimentālā un ir tā kaste, kur mēs nenēsājam. Un tā kaste, es pieņemsim, tagad man ir maiss visu vienkārši tik līdz es jūtu, ka šitas nav, nestrādā. Jo tev vajag arī laiku to saprast. Arī man šobrīd nav tā, ka man viss perfekti. Iet laiks un atkal kaut kas mainās. Tas jau ir tāds nebeidzams process. Tu pats mainies, tev sajūtas mainās, tu pēkšņi pie vēlna šito es esmu gatava tagad jau, tā viss, pārgriezt un abas saiti vēl bet lai pārgrieztu, citreiz vajadzīgs arī tas laiks, tu ieliec tajā drošajā vietā, tajā kastē. Tu vēl ārā kādreiz kaut ko no turienes? Man tagad bija nesen tāda situācija, ka es biju nometusi svaru, un man liekas, tās bikses galīgi garām jau viss tās, platas, drausmīgi, bet citu drēbi man vietā baigi daudz nav, jo es īstenībā ļoti maz pērku. Man liekas, kā man vispār nekas nepaliks, bet tad, kad es ieraudzīju spogulīs, man liekas, pilnīgi tā kā slampa, tāds viss, viss šķirās jānoliek. Noliku, un tad man tas svars bišķi atkal pakāpās augšā, man vienreiz vajadzēja klasiskās bikses, es viņas izvilku atkal ārā, ja? Un es tagad nolēmu, man viņas tātad patīk, man viņas apmierina, es viņas esmu gatava vilkt, viņas iedarās manā ikdienā, bet es viņas vienkārši iešūšu. Viss. Bet visu laiku ir tāda izvērtēšana, bet ir svarīgi tā patiesi uz to visu paraudzīties, un tā patiesā sevis nečakarēšana, tas jau ir tas pats grūtākais, to sadzirdēt, to savu domu. Skaties, ko darīt ar to kastu ar tām drēbēm, ko nevilkt? Es nolieku malā? Es viņu nolieku malā. Tagad man tajā kastē ir ļoti maz, man pārsvarā tur ir bērnu drēbes, kas paliek pa mazu, kas ir nonēsājas un tā tālāk, man tur viss kaut kas mugursomas, tur pudeles vecās, viss kaut ko sakrāmē, un pēc tam tagad dažas dienas atpakaļ es vienkārši sašķiroju, vienkārši to maisu izvēlts, tā kā jau vairs vietas troskopi, man jau viņa bija riktīgi kaudzi, es domāju, viss, tā kā jāvāk ārā besīt, riktīgi, tā kā besītā sajūta, ka tu tā kā esi tāds apkrāmējs, izvēlku ārā, vienkārši sašķiroju tā šito uz laukiem, šito tur, miskastē un visu, un tu tiec no tā vaļā. Un, protams, ka paliek vēl kādas lietas, kuras tomēr, pie kurām tu vēl pieturies. Bet viņām ir vajadzīgs laiks. Tas tāpēc, ka es arī parasti saku, ka tā šķirošana nav par tādu vardarbību, jo man vienreiz ir bijis tā, kad es Inga viss, paņemu savus ādas zābakus, es viņus Andelē nevarēju notirgot, bet es zinu, cik es par viņiem maksāju. Un beigās, par cik es viņus nepārdevu, es domāju, bāc, nevienam pat viņi nav vajadzīgi, ja? Es sapratu, viss, Inga, ņem izmet tajā, un es izmetu, bet pēc tam es tā domāju, bāc. Tā kā tāda, bet tas ir tas naudiskais, kas tev liekas, ka tu tā kā, vai tu jaunus varēsi pa tādu cenu nopirkt, ja? Ja varbūt viņi nemaksā tik daudz, varbūt tev nebūtu žēl. Ja tu pārdosi un tur kaut ko, bet pēc tam es sapratu, bet es sapratu arī to sajūtu cilvēkam, un es nekad nesaku, zini kā, šito met ārā, ja? Es tur nekratu nevienam ar pirkstu, neko tādu nedaru, jo man liekas, ka ir baigi svarīgi tomēr, tādu to dabīgo procesu, to savu izaugsmi atstāt tajā, ja? Tāpēc tas ir process, un, ja es, pieņemsim, salīdzinu, kā es, tad, kad es Covid laikā sāku tīrīt savu skapi, cik man tur daudz kas bija, es no tām lietām esmu daudz, pieņemsim, viņi man stāvēja, un es vienā dienā, bāc, tiešām, netaču, un viss, tu nobriesti vienkārši tam. Tas ir tādas attiecības. Pilnīgākās. Bet tas ir, tā kā es saku, tas ir ļoti psiholoģisks process. Un tas ir, par ko tu dzīvē nolem, pielem, tā kā nolem darīt, vai izlem tā, šito es vairāk nedarīšu sev. Vai tagad es darīšu šādi, ja? Un tas ir tāds izziņas process. Un es vienmēr saku, kad arī caur skapja revīziju,
es personīgi esmu iemācījusies šķirot, stulbi teikt, cilvēkus vai darbības, ko es veicu ikdienā, vairāk pat darbības, jo es daru pārāk daudz, tā kā es visu kaut ko gribu izdarīt, es esmu, tāds cilvēks, kas visu grib, lai viss ir ideāli, ja, un tad es mēģinu, tā kā es mācos caur to atmest liekās lietas, kas man tērē manu laiku, manu spēku, jebko. Tāpat arī, tāpēc arī saku, ka tā skapja daudzums ir par tavu resursu. Cik tu mazgā, cik tu pārkrāmē, cik tu nodomā, cik tu iztērē, tas viss ir par to. Es tevi ļoti labi šajā saprotu, jo man ir tieši tāpat. Un man nācās pusi skapi atbrīvot, es paliku stāvoklī, un es sapratu tā, man šīs lietas manas ļoti kaitinās man. Es viņas visu saliku kastē. Tātad tas man viss neder, es no acīm, kā saka, no sirds ārā, tad man ir tās drēbes, ko es grūtniecības laikā nesāju, un tagad, es domāju, tā, ir pienācis laiks, un es atveru tās kastes, un tad es pa vienai velku ārā un skatos, šis man dara baigi forši, un tāda sajūta nedaudz kā tāda jauna garderoba, bet es sapratu, ka ļoti daudz lietas man vairs nedara, kā tu saki, ka tu viņas nejūti vairāk. Man liekas, kā šis man bija mīļākais, tur džempers, kleita, vienkārši nejūtu vairāk. Un tas ir tiešām tāds terapeitisks process, un tāpat arī, kā tu saki, arī es, tiklīdz man ir pa daudz tajā skapī, tiklīdz es, manā gadījumā tur ir sakarināts, tiklīdz es ieeju un tur ir haoss, man uzreiz viss nepatīk arī tālāk no tā skapi. Un es tev gribēju pajautāt, tu arī skāri tādu svarīgu tēmu vairāk kārt par to, ka mēs maināmies, par to, ka mums kaut kas var vairs nederēt, mēs to nejūtam. Un, kā jau es minēju sarunas sākumā, ka tas stils ir tā kā izteiksmes veids, es izpaužu sevi caur stilu. Pat, ja ir cilvēki, kur saka, man neinteresē, kas ir modē, arī tā ir savu veidu attieksme, ne? Bet nereti sabiedrībā mēs dzirdam, tā jau tur tikai drēbes interesē, ko var ņemties ar to savu izskatu. Bet jā, tas ir tas izteiksmes veids, kā tu to redzi, kāpēc varbūt šis ir tā nonievelēts dažreiz šī tēma? Tu domā, ka tā skapis un ārējais izskats ir tāds... Jā, ko tu tur... Piemēram, kāpēc mēs ļoti labi saprotam, tāpēc mēs par šo runājam, bet kādam varētu likties, ko nāks mājās skatīties manas drēbes un kāpēc tas ir tik svarīgi. Es vienkārši pērku bikses, kreklu, ko var ņemties. Kā tu to redzi, kāpēc tas ir svarīgi? Es kādu nedēļu atpakaļ uzraku vienu podcastu, kur viena stiliste nenormāli forši pateica tā, kad katru rītu, kad tu pamosties, tu pieeji pie skapja un pajautā sev, kā es šodien gribu justies. Un it kā liekas, jā, tad, come on, to nav ko darīt. Kur es strādāju, domā par kaut ko citu, jo, bet īstenībā, cik ļoti daudz tajā ir pateikts. Pirmkārt, mums jau katram ir savi mērķi, uz ko mēs ejam. Un tas apģērbs, viņš gan var tevi pavilkt uz augšu, viņš tev var arī netraucēt. Tā arī var pateikt, bet tu sev uzdod kaut kādu uzdevumu. Un man liekas, tas arī ir tas, kāpēc man šķiet, tas ir tik svarīgi, tie ir tie paši resursi. Mēs visi gribam vairāk naudas, mēs gribam visi vairāk laika. Ja, tās ir divas lietas, kas visiem visu laiku pietrūkst. Un tas ir tas īstenībā, kāpēc es uz šo skatos šādi, kā es šobrīd skatos. Es arī gribu vairāk naudas un es arī gribu vairāk laika. Un ja mēs paskatāmies, cik tajā skapī mums ir tā nauda, kas stāv vienkārši, tas ir viens. Un laiks, ko mēs tērējam, katreiz pārkrāmējot no viena stūra uz otru, domājot, ko vilkšu, ko nevilkšu, kā es izskatīšos, stresojot par to, vai tiešām šitas ir tas, tad ir jautājums, vai tu gribi ietaupīt kaut kur tu vari ietaupīt gan laiku, gan savu naudu. Un garderobe, tas ir lielisks piemērs. Tas ir vēl viens ir, pieņemsim, arī šis psiholoģiskais aspekts, kā tu mācies izvērtēt lietas, bet otrs ir, man liekas, visi šo vēlās.
Un otrs ir tas, ko man šķiet Zane teica sākumā par to pavasara garderobu, jaunu sezonu. Mums tā kā bišķīt, es teikšu, pilina, ja, ka tev katru sezonu vajag atjaunot to garderobu. Un šis arī man šķiet kaut kur nogulstās un tev liekas, oi, atkal. Un tur atkal liekas, ka ir visu laiku jātērē drēbēm. Bet pareizi saka, kā tu pieeji tam. Jā, jo īstenībā es vienmēr stāstu arī piemērus, kaut kur dzirdēju, kad ir pieņemsim, super biznesmeņi, kas domā tikai par darbu. Viņu garderobe sastāv no melni tēkrekli, melnas bikses. Kāpēc? Lai viņš uz to netērē vispār neko. Ja? Un kāpēc ne? Kāpēc tu priekš sevis tā nevari? Tu atrodi savu to formulu, kas tev strādā. Nav jau teikts, ka tev vajag kaut kādus trendus vai kaut ko, bet sakārto to esošo, kas tev ir. Un man noteikti gribās arī tā kā izcelt to, ka pat, ja tu neesi iekšā modē vai tur trendi vai whatever, tu tāpat izvēlies, ko tu velc. Jā. Un tas ir neatkarīgi no tava materiālā stāvokļa, neatkarīgi. Es zinu cilvēks, piemēram, es Madonā, kad es dzīvoju, ja, mums bija uz ielas tāda, es nezinu, kā nosaukt, cilvēks, kam ir atkarības un tā tālāk, bet es redzu tā sieviete, ja, viņa staigā, viņai ir sarkana kepka, sarkana jāka, sarkanas bikses. Un tas nav jautājums par to, cik viņa ir nopelnījusi. Tur nav nekas tāds. Viņa varbūt ir bijusi tajā, kur var atlasīt drēbes, bet viņa pieņem lēmumu, ka viņa grib šo sarkano jāku, sarkanās bikses, viņa grib būt ja? Un to es arī gribu izcelt. Tas nav vispār par kaut ko, kas, ir arī cilvēki, kas tam sako, un tā ir viņu aizraušanās, un tas arī ir jāsaprot. Man pieņemsim ir viena kliente, kas viņa visu laiku kaut ko pērk. Un tad ir jautājums, why? Kas tas tāds ir? Un mēs ar viņu aprunājamies, viņai patīk šī radošā izpausme. Un īstenībā es pat teiktu, ka viņa varētu strādāt par stilisti, viņai pat vajadzētu īstenībā šo nišu attīstīt sevī. Tikai tāpēc, ka viņai tas prasās. Vai arī, pieņemsim, vēl cita man bija klienti, kas arī viņa saka, es visu laiku kaut ko tur meklēju. Un tad ir jautājums, kāpēc, ja? Un tad mēs tur dažādi par un ap to mēģinājām atrisināt, un tad es teicu, ka to radošo izpausmi varbūt viņa var, pieņemsim, nezinu, floristikā vai whatever, kaut kur tā, ka tas strādā viņas labāk, ka tas viņu vēl vairāk piepildi, jo viņa man saka, es jau esmu nogurusi no tā, kas pasūtu, visu sūtu, un visu laiku tas process notiek. Tu visu laiku šķirsti, visu laiku šito te taisi. Ja? Tas ir ļoti daudziem, starp citu. Bet tā ir tāda neapzināta, man liekas, tāda, katram tas ir savs, tur ir jāparokās, jāpadomā, kas tas ir, ja? Bet ļoti bieži tas ir par radošumu, par to, ka mēs gribam kaut kur radoši izpausties, bet mēs nesaprotam to. Un tad, kad tu to saproti jau, es varu sākt domāt, kur tad es to savu radošumu varu realizēt. Tā. Un redz, tu saki, cilvēki, kuri pat nevar neiepirkties. Es esmu tā otra galība, man ir riebjas šopings, man ir riebjas šis te, ka man jāiet pirmkārt jātērē drēbēm nauda. Es godīgi pateikšu, teicu tieši vīram, es gribētu, tīpaši tagad pavasarī, gribas kaut ko tur, nezinu, jauna meita un ko, bet es saprotu, cik tas viss maksās un cik tas patērēs manu laiku. Es baigi iztukšojos veikalā gan finansiāli, gan tā emocionāli. Man ļoti grūti tas nāk. Un tāpēc es bet tāpat laikā jūtos neapmierināta to, kā es jūtos savās tajās drēbēs, kas man, es esmu tādā sliktās, toksiskās attiecībās, ar savu garderobu. Principā varētu nodefinēt, kāda tev attiecība ar savu to skapi. Man ir tā, un tad es ar viņu tur dīloju, pati jau vainīgi, pati pieņemu šo te lēmumu, ka es tā jūtos un ar to neko nedaru. Bet principā būtu jāpieslēdzās pie tā kaut kāda, kas ir tas, ko man patiešām vajag. Jo man šķiet, visu, šo, to sasteigtību, ko saka, vajag, taču, var palēnītēm, nav jāizmet viss kapis ārā, nav uzreiz jāiet, un man galvā šis šis nav, man šito negrib stress šausmīgs, viss sarkanais, red flag, vai ne aizslēdz durvis ciet, ārā no mājas, bet šis jautājums par to, kad arī, kas tad ir tas, no kurienes rodas trendi un stils, un, kad saka, ir kur dāma, tas ir viņas stils būt visā sarkanā, viņa ar to jūtas baigi fine, jo ir cilvēki, kuri, es nesakoju stiliem un trendiem, un es arī
un dodu vietu tiem cilvēkiem, kas viņiem seko. Es nesaku, ak, Dievs, kāpēc par to, kāpēc jāņemās. Tā kā tu saki, katram ir savs, un es pat apskaužu tos, kas ņemās, kur tu rod enerģiju, man nav tā puzles gabaliņa galvā. Un tad man rodas jautājums, bet cilvēks īstumā jau var vilkt da jebko. Vai tad mums kāds kaut ko aizliedz? Bet tomēr mēs vērtējam viens otru, kur ta šitā var savilkt, tur tādas krāsas, tomēr ir tie kaut kādi likumi. Kā atrast to, kas strādā tajā visā infrastruktūrā modes? Man liekas, tu vairākas jautājumus tā kā uzdevi reizē, man likās. Viens, pieņemsim par to, ka tu teici, ka tev nepatīk iepirkties, ja? Man liekas, un ļoti daudziem ir šis te, tad, kad tu pasties uz to lietu bāzi, tā liekas, ka viņa ir pārāk milzīga, labāk viņu neaiztikšu, jo tik līdz sākšu aiztikt, tā uzreiz cik man būs jāaiztērē, ja? Bet tad, kad tu sataisi tādu mazu struktūriņu, tā kā kas ir tas par tām lomām un par to visu, tu skaidri zini, piemēram, iztīrot skapi, tu saproti tā, šitas nost, šitas man paliek tajās manās lomās, ja? Un kas man vēl bišķi pietrūkst. Un bieži vien tās ir īstenībā dažas lietas, kas tev ir jāpiepērk. Ja? Tas ir viens, ko man tev gribās pateikt. Un bija vēl kaut kas... Par to, ka var vilkt, ko grib. Tā stila sajūta, droši vien no kā. Un par trendiem. Jā, kā rodas. Īstenībā jau kaut kādu laiku es vadu tādas trendu meistarklases veidoju. Šobrīd viņa man ir transformējusies, tā ir tā, kur tu biji atnākusi, ja? Bet pa lielam tas viss man vienmēr ir bijis par trendiem. Un tad, kad es to nosaucu, es zinu, ka daudziem tas ir, tā kā, kas tas tāds biznesa apakšā un tadadam, ja? Tāpēc viņi nekad nesapratu, kā man viņa nosaukt, jo īstenībā tas materiāls apakšā ir ļoti interesants ar to, ka zem modes trendiem, zem modes industrijas ir biznesa apakšā, kā jebkur citur, bet man ļoti patīk skatīties, kā tas viss veidojās, jo zem katra tā trenda ir apakšā īstenībā stāsts. Pieņemsim par to, šobrīd arī tā modes virziens pasaulē, kā viņš iet, tas nav veltīgi, tas nav tā, vai šodien būs tagad modē tas. Tas īstenībā ļoti bieži ir saistīts ar cilvēci, kur viņa iet, kā viņa jūtās. Mēs, pieņemsim, ja jūs tā paskatīsiet, mēs šobrīd ļoti daudz runājam par psiholoģiju, par to, kā mēs jūtamies, par mūsu emocijām, mēs par to daudz runājam. Agrāk par to cilvēku nerunāja. Un mēs bijām visi tādā bišķi kastītē, tā kā, ja nedod Dievs kaut ko tur, ja, pa labi, pa kreisi, ja. Nu, tādi, līdz ar to, ja mēs tā paskatāmies, tas veids, kā cilvēki, pieņemsim, kaut tā ģērbjās Latvijā vai ārpus Latvijas, mēs esam ļoti konservatīvi, ļoti tādi, nedod Dievs tur bišķi, tā kā tu saki, ak, Dievs, kā viņa tur ir ja? Mēs tādi esam, jo tas ir mūsu tās važas, tā mūsu kastīte, no kuras mēs, tāds mans novērojums, mēs sākam beidzot līst ārā no tās kastītes, ja? No tādas, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Bet, ja mēs pastamies tur ārpasaulē, ja? Nu, tās jau gan nav sievišķīgas, tās tur ir tādas vispār galējas, tam, ja? Bet īstenībā daudz, kur ir tāda brīvība, un tādā ziņā, kad es vairs neiespringstu, ko par mani domā, un par mani neviens arī neko nedomā. Es tad, kad dzīvoju Londonā, man ļoti patika tas, ka es varēju uzvilkt jebko, un man bija viena alga. Jo Latvijā man tā nebija. Saproti? Tad, kad jo, protams, ka tas ir saistīts ar mūsu katra iekšējiem kompleksiem, kas ko kā, bet tad, kad pirms vairākiem gadiem es biju maza augumiņa, man likās, man taču vajag špilkas, uzreiz es taču sieviete, man vajag garas matus, lielas krūtis, man taču visu šito vajag, ja, un kā es tik neiederēšos, ja, bet tas mans izbrauciens ārpus Latvijas, man bija viena situācija, kur es dzīvoju Šveicē, mācījos franču valodu, mums kursos tagad saka, visi aizējam tur uz vienu dzērienu, ejam visi uz vienu dzērienu. Ko Inga dara? Inga klasiski papēži, uzcērtās, ja. Visi kedās, iet vienkārši zālē, apstēžās, Ingai šoks, pāds, kauns, vienkārši drausmas, ja. Bet tas ir tas, kā mēs domājam. Tā iziešana mums ir tāda atrādīšanās, bet tur ir vienkārši, mēs relaksējamies, mēs vienkārši forši pavadam laiku. Un ļoti daudz, kur mūs vēl tur šīs te važas, ja, daudzus, ja,
Un tieši tur šī mode parādās. Pieņemsim, tas lielais, platais apģērbs, ko daudzi tā kā bāc, ko man vīrs teiks, ka es esmu kaut kāds lamzaks, tur, kur mana sievišķība, kur man kas. Tā ir tā tava brīvība kaut kādā ziņā. Jā, tur arī, protams, ir tava personība iekšā, apakšā, kā tu redzi lietas, kas tev ir sievišķība, kas tev ir seksapīls. Man, pieņemsim, neliekas, ka es ar oversize esmu savu seksapīlu pazaudējusi. Man liekas, ka seksapīls ir manī iekšā, nevis kaut kādā apspīlētā kleitā, pieņemsim. Katrai tas ir, protams, citādāk, bet, ja mēs tā paskatāmies, tad trendi ir vairāk īstenībā par to, par to mūsu domāšanu, kā mēs redzam lietas, ja? Kā mēs sajūtam viņas par mūsu brīvību, par mūsu atvērtību, par mūsu radošumu un par visu to. Jā, tāds veids iedvesmē, šis trends man nepatīk, bet šis man varbūt patīk, no tā es kaut ko varu paņemt, jo visiem jau nav jāstaigā platē. Un atkal tur ir par sevi sajušanu, vai šitas ir par tevi? Vai šitas ir vienkārši tāpēc, ka rekur ir parādīts, ka tas ir tā kā stilīgi? Vai tas ir par tevi? Vai tu to gribi? Vai tu tajā jūties? Ej! Nu tā kā, jo mēs jau visas gribam, lielākā daļa to sajūtu, ka es esmu forša, es sev patīku, ja? Tā sajūta foršā. Un tā ir tā, kuru mēs meklējam. Un tad nodefinēt sev, vai šitā sajūta šī lieta dos man to sajūtu vai nē. Vai tas ir tāds copy-paste tā kā? Lai tā iekšiņa saskana ar āriņu, ja? Bet šeit tu runā, un tagad man liekas, tā arī ir, ka ja tu šo nezini, kā tas veidojās un kāpēc, tad tu ej uz lielveikalu, un tas, kas ir skatlogā, tas viss ir stilīgi. Tātad tas ir trends. Un es pērku to, kas ir skatlogā. Es pērku to, ko man dod, un tad man veidojas tas lielais skapis, tas haos, kur nedraudzēs lietas, un varbūt puse no tā, ja ne vairāk, nav vispār man. Tas nav par mani, vai ne? Bet arī tas, ko tu teici, es gribēju nedaudz arī otrādāk ieskicēt. Tu teici par Londonu, un es atcerējos, kad es pirmo reizi biju Londonā. Man atkal pirmo reizi pienāca klāt, pateica, wow, cik stilīgi tu izties, kur tu šito pirki? Un man bija tāds, ak, Dievs! Un tad man draudzene dzīvoja tur, un viņa teica, jā, te tā mierīgi var. Un man likās, wow! Un tas ir kaut kas, ko es gan novēroju, ka ir labāk, bet man šķiet, ka Latvijā būtu vēl foršāk, ja sievietes, man liekas, ka pārsvarā jau sievietes vienu otrai pateikt to. Atbalstīt. Vai ne? Atbalstīt. Es redzu, cik tu forši izskaties. Tā kā, jā. Mēs vienā meistarklasē man bija viena no dāmām, kas paprasīja, kā ir ar piedurknēm manā vecumā. Tā kā, tā kā vai es tur varu bez, tur tam. Un tad man uzreiz bija piemērs par to, ka man bija viena kliente, kas atbrauca, viņa dzīvo Londonā, latviete, kas pie manis atbrauca, un tad mēs runājam, viņa teica, es atbraucu uz Latviju, viņa jauna meitene, viņa staigā mini figūra, apaļīga. Viņa saka, es atbraucu uz Latviju, un es redzu tos skatienus, un es sajūtu tos skatienus. Un tu redzi, ka cilvēki komentē, ka cilvēkiem nav forši, tā kā, ja? Un tas ir tas arī par to atbalstu, ko tu teici. Ja mēs turpināsim tā kā kritizēt, tad tas arī paliek tā sajūta, mēs viens otru īstenībā liekam atpakaļ ar tām kritikām, liekam atpakaļ tajā pašā kastītē, kur mēs esam visu laiku bijuši. Iederēties, neizcelties. Jā, bet tiklīdz mēs izsakam komplimentus vai pasakam kaut ko foršu, man tas liekas arī tieši tas pat tā kā saka, es dzīvo Londonā, man burtiski atvērās tas viss, kad, ja man patīk, es to izrādu, ja? Vai tā kā es, piemēram, atbraucu atpakaļ uz Madonu, kultūras namā notiek pasākums, un man liekas, Dievs, cik viņi forši, man gribās tā kā kāpt kājās un tur plaudēt, un tur, bet tu saproti, ka tur ir tā, ka es sāku pirmā plaudēt, visi uzreiz, kurš tas bija, tā kā, ja? Tā, un trakākais tas, ka es pēc tiem gadiem nodzīvojot, ja, es sajūtu, ka es palieku atkal bišķi atpakaļ. Es atkal tā sabiedrība mūs tomēr gribot, negribot atvelk atpakaļ no tās brīvības. Tāpēc ir ļoti labi, ka tu to saki, jo tas atbalsts, ko mēs viens otram šeit varam sniegt, ir tas, kas mūs spēj atvērt un nekompleksēt par lietām, par kurām nav jāsatraucās, par tām pašām rokām. Un es redzēju tā sievieti, kas jautā, viņai vispār ar rokām visi fine, ja? Tā kā, bet mēs esam tik kritiskas pret sevi, un tas ir tieši šo apkārtējo cilvēku kritikas dēļ. Bet ir jau kaut kāds šis spiediens, kā jābūt. Bet man ir tāds teiciens, ka, ja tu jūties labi,
tad tā tam ir tad šis ir tas tavs jābūt. Tas tev strādā, un arī es esmu tik ļoti saskārusies ar tādām situācijām, kur pasaka kaut kādu komentāru, nezinu, kāpēc tev tur bikses tāda garuma, vai kāpēc tu tur atlocīji tā. Bet, ja tas cilvēks nejautā, kā tu domā, vai man vajag atlocīt, tev nav tiesība vispār neko absolūti teikt. Ja tev ir izsakāms kompliments, pasaka, cik tu interesanti šodien izdomāji bikses atlocīt. Man liekas, tas tā kā jau no maza bērnu tādā līmenī būtu jāmāca, ja tev nav ko labu pateikt, nesaki neko, un ja tev jautā viedokli, tad tikai pasaki. Labi, bet tur ir arī saistīts ar to, cik tu uzņem to visu pati. Tev var pateikt, bet tu zini, ka tev ir cilvēks, kurš tev pateiks, tev būs ne silts, ne augsts, bet būs cilvēks, kas tev pateiks, un tu, tev būs tā sajūta. Un tas ir atkal jautājums par tevi, cik tu spēji uzņemt šo te kritiku par sevi. Bet ja es vienkārši domāju, vispār globāli cilvēki varbūt varētu komunicēt šādi, ka papusē, ja tev nav tas labais, un ja es tev jautāju, tad es gribu zināt, es esmu gatava uzņemt tavu viedokli, vienalga kāds tas būs, bet tā kā savus tos. Tas vieglāk mums ir padalīties ar padomiem nelūgtiem, nekā pateikt, ko labu, kādu komplimentu. Jautājums arī, mēs jau arī sajūtam, kā tas komentārs tiek dots. Vai tas tiek dots ar domu pateikt, ka tu esi radoša, vai tas ir tāds, kaut kā tad neiedaries. Interesanti, bieži vien ir tāda tas ir tas. Un tad ir jautājums, vai viņš tev apzināti ir gribējis kaut kā. Bet varbūt tad pat, kā negrib tie interesantie cilvēki, viņi notrigaro to cilvēku parasto, jo iespējams viņš arī grib būt interesants, bet viņam ir bail uzdrīkstēties. Un tas atkal ir kaut kas par dziļāku, pat var. Tas nav, tas viņu. Bet tas arī ir par viņu pašu noteikti. Par to, kā tu vari atļauties vai nevari atļauties uzvilkt tā un nedomāt par to, ko par tevi teiks. Un tas ir tas, es saku, kā mēs īstenībā, tā kā vēl turam to važu sev virsū. Kāda starpība? Kāda starpība? Tā kā, ko tu velc, ko tu dari? Kāda tevi darīšana? Tikpat labi, tā. Jātājums, kā tu arī to uztver. Es domāju, tas ir arī, tas ir no abām pusēm. Drēbes nav tikai drēbes. Tas noteikti. Es nesen domāju par to, ka es atceros bērnībā, 1. klasēs, man ļoti patika domāt, ko vilkt. Man bija krāsaini zeķes, es tur saskaņoju. Es noteikti atšķīros ar savu modi, jeb kā es izpaudos. Un tad tīņu vecums, tad tu gribi iederēties, nedod Dievs izcelties, tu skaties, kas ir modē un tieši tāpat un viss. Un tagad tu saproti atkal tajā vecumā, ka tu gribi tā, kā tu gribi, vai ne? Un tu, un šis tik interesanti, un tu varbūt pat dažreiz domā, vienalga, tas ir modē vai nē, bet es tā gribu justies. Un tas tā ir tā interesanti, ka tu tā kā arī, kā tu tikko teici, drēbes nav tikai drēbes, mode nav, tā tad nav tikai par drēbēm, bet par tevi pašu, un līdz ar to personības izaugsmi arī mainās noteikti, tos vizuālais tēls. Bet līdz ar to man rodas jautājums, kad rodas tā stila izjūta? Jau bērnībā noteikti, vai ne? Un kā varbūt mēs arī kā vecāki varam kaut kā palīdzēt bērnam, izpausties brīvi. Un jautājums, vai ir jāpatraucēt? Jā, vienkārši netraucēt. Jā. Es uzskatu, ka nav jāiejaucās bērni tajā, jo man meita, ja godīgi, kā tik viņa nav staigājusi, kā viņa joprojām, stilistas meita, man šķiet, kad ir jāļauj, jo tas ir laiks, kad viņa var atļauties eksperimentēt, un, kā mēs zinām, caur eksperimentiem mēs atklājam gan sevi, gan mācamies, gan pēc tam atskatāmies, un liekas, Dievs, es šito vilku. Man liekas, ka tas, kad man ir bijis, kad pie manis ved jaunieti, uz konsultāciju, bet man šķiet, ka viņš nav jāietekmē. Kad man liekas, ka viņam ir jāļauj dzīvot. Bet ko var darīt ar jaunieti? Ja? Ko es esmu tagad sapratusi arī, man ir 2 bērni, tātad meita man ir 11, tūlīt būs 12 un dēls 6, un es redzu to atšķirību, kā viņiem skapis turās un kā viņiem tur tas viss veidojās. Ja? Es sapratu, cik forši, ka to sistēmu, kas man ir skapī, ka es viņam to uzreiz rādu. Jo tas viņam atkritīs tā šķirošanas, tas jautājums viņā būs tas automātiski. Viņš sapratīs šis
ir tas, ko es šobrīd nesāju, šis man ir pleķains, es no viņa atbrīvojos, šeit es lieku apenītes, te es lieku zeķītes, viņam tā sistēma ir tik skaidra, ka viņš pats jau sāk to darīt. Un ar meitu man varbūt nebija tik tā izstrādāts, un es par to pat nepiedomāju, ja? Tad šobrīd es redzu, cik manam dēlam ļoti viegli to ir sapni. Tā kā viņš visu viņam tas karājās, tas ir salocīts, tur ir atvilknē bikses, viņš jau visu pats tur saprot. Bet tas man šķiet, šeit atkal ir kaut kāda personības tipi noteikti, kas šito ietekmē, jo man ar vecāko meitu tieši tāpat ir salikts. Viņai ir tas, kas ir uz krēsla, to viņa velk, un tad viņa saka, ka viņai nav ko vilkt, jo tas, kas ir skapī, viņa tur... Sprādziens, skapīs sprādziens, viss ir uz sprādziens, bet kaut kādā ziņā es tāpat mēģinu viņai stāstīt un rādīt tos, es nespiežu neko, bet man liekas ir svarīgi, ka viņa zina, kā var. Tā kā, kad man ir ļoti viegli izsekot līdzi tas, ko man vajag, tas, ko nē. Vai pieņemsim, tad, kad mēs ejam, ko es viņai, kas man patīk, ko es viņai esmu iedevusi tādā ziņā, ka tad, kad viņa iet kaut ko iepirkt, mēs zinām, kad mums vajag iet iepirkt, un mēs sastādam sarakstu. Tā, es skatos tikai topiņus, jo bikšu mums ir gana. Ja? Un tas, man liekas, atkal ir svarīga lieta, ko mēs varam tam bērnam iedot. Tādā ziņā, ka mēs pieejam tam ar tādu saprātu. Jā, es ticu, ka viņi vēl tur paspēs pazaudēties un vēl visu kaut ko, bet kaut kur tas tāpat tās nogulsnēsies un paliks. Jā, ka tas ir tāds zelta standarts, man liekas, ar ko būtu jāiet uz veikalu. Nevis es aiziešu apskatīties, kas tur labs, jo tur ir ļoti daudz kā laba, un kas uz atlaidēm. Un noteikti... gribu šito. Jā. Kā izklaides veids, ne? Jā. Bet šis, ko tu teici, ir burvīgi, ja mēs to varam jau no mazotnes, šo te apzināto iepirkšanos un skatīties uz modi un vispār uz iepirkšanos. Bet, teiksim tā, ir sieviete, kura šobrīd nevar atļauties ne garderobas revīziju, ne, teiksim, visu atjaunot, bet viņa jūt, ka viņa grib vairāk izkopt to savu stilu, grib justies, kā tu saki, forši par sevi. Un kā tu teiktu, tāds pīlārs, tāds 3 priekšnoteikumi, ar ko sākt, ko tu ieteiktu darīt? Pirmais ir noteikti attīrīties. Jo tad, kad tu attīries, jo tad, kad tas troksnis, par ko mēs runājam, tad, kad visa kā ir daudz, tu nesapratīsi, reāli nesapratīsi. Bet tad, kad tu noslauki visu lieko nost un no tā atbrīvojies, tev rodās vieta un tāds lielāka, varbūt tāds vieta, telpa, lai par to vispār padomātu. Jo tad, kad tev ir visa kā daudz, ja, tad tu to nespēji. Otra lieta, man liekas, tagad ir tik daudz informācijas. Kaut vai mans Instagrams, man liekas, tur visu par kārtošanu, par visu, tik daudz ko var smelties. Un man ir, un es pati izmantoju Pinterest, pieņemsim, lai es iedvesmotos. Mani šis uzrunā vai neuzrunā, un es sataisu sev bordiņu, un es vēl nesen arī pārskatīju savu bordu, kas man tur no entajiem gadiem. Es citreiz piebordoju, kaut ko es tur piepinoju, bet kaut kad arī es neko tur nedaru. Bet es redzu, ka īstenībā tas tāpat kā kaut kādas vīzijas, kuras mēs sev sapņus, kurus mēs sev vizualizējam, ja? Tāpat arī par apģērbu. Mums jāsaprot, kas ir tas, ko mēs gribam. Un caur šīm te bildēm es esmu vispār vizuāliķis, un varbūt tas kādam arī var noderēt. Vizualizē to, vienkārši piepinā, saproti, kas tev ļoti uzrunā. Jā, citreiz var apmaldīties, ka man patīk viņai tas, man viss patīk, ja? Bet tāpēc es domāju, ka šī trokšņa dēļ, tāpēc mēs arī sevi nesajūtam, nesaredzam, bet tad, kad ir tukšums, tad tev ir bišķi laiks padomāt par to, kas tiešām ir tas, kā tu vēlies, ko tu vēlies. Un tad tu vari tās idejas sasmelties visur interneta dzīvēs, tur, ak, Dievs, kas tur tik nav. Galvenais tajā neapjukt un pat daudz un pārāk sarežģītu uzdevumu sev neuzlikt. Un tas, ja mēs punktus liekam, tad trešais ir nesteigties ar daudzumu un sākt ar mazumiņu. Nopērku bikses, topu, viss. Bet galvenais, lai viņi savā starpā der un lai tev, lai tie tev patiešām nes to, es jūtos baigi foršā tagad, ja? Jo, ja mēs sākam ar to, mums parasti liekas, tā kā teica, ak, Dievs, man tur tagad visa nauda jāaiztara, cik es tur tagad iztērēšu, ja? Bet sāc tikai ar tām 2 lietām. Uzliec sev kā
tikai 2 lietas. Es sev uzlieku vienu, pieņemsim, outfitu. Un tām īstenībā dāmām, kas regulāri staigā, kursē pa veikalu, es parasti saku, paliec izvēlīgāka, paliec skrupulozāka uz savām izvēlēm, uz saviem lēmumiem. Tu vari joprojām staigāt, bet tad izvērtēt, lai tā lieta ir uz 100%. Un tu vari staigāt, es, pieņemsim, šobrīd arī, ja es kaut kur eju un kaut ko meklēju, vai, pieņemsim, klientiem skatos, es tiešām sevi testēju, vai šitas ir tas jēj, wow, ja? Nu, kad nav jautājumu vairāk, tev tu uzvelc un tev yes, ja? Vai citreiz ir tas, bet tāpatās tu vēl sevi patestē atbildi sev uz kaut kādiem dažiem jautājumiem. Piemēram, vai tu esi gatava noņemt birku un iet ārā? Un vai tas, tā esošā lieta, ko tu izvēlies, vai viņa jau ar to, kas tev ir virsū, iet vai neiet? Un tie ir 2 vienkārši jautājumi, ar kuriem tu jau ietaupi sev ļoti daudz. Tas ļoti strādā. Kopš es to sāku darīt, man liekas, man arī ļoti daudz atkrituši tādu. Un tas, kas galvenais to bubuli nesataisīt milzīgu. Man liekas, sākt ar to vienu, jo īstenībā mums ir vajadzīgas ļoti maz lietas. Pat tiešām. Mēs pat neapzināmies to, cik maz lietām var iztikt ikdienā. Mums būtu mazāk jāmazgā, mazāk jātērē, mazāk jāgludina, mazāk jākārto, mazāk jārevidē. Tā. Zini, kur ir viena tāda forša situācija, ka tu dodies ceļojumā un tev ir jāsakrāmē kofers, un tur tad parādās tā īstā aina, kuras ir tās lietas, kuras tu gribi, kuras tev patīk. Man liekas, tas ir tāds koncentrēts brīdis, kur tu saliec savu esenci, un tad tu saproti, kas tu gribi būt. Un interesanti ir tas, jūs arī droši vien esat pamanījuši, jo mēs draudzenēm vienmēr smējamies, tad mēs brauksim uz to ceļojumu, un tad es uzvilkšu šito tad visu. paņemšu. Jo tad tu vari justies, tā kā tu saki, Inga, ka tu zini, ka neviens tev baigi nevērtēs. Vai arī, ja vērtēs, tu tos cilvēkus vairs nesatiks, un tad es varu izpausties. Un, Nu jā, bet tur atkal tā ir tas jautājums, vai tu sev šeit Latvijā ļauj, vai tu sev radi tādus apstākļus, lai tu varētu uzplaukt. Jo es par sevi pamanīju tādu vienu lietu, kad es dzīvoju Madonā, to es sapratu tikai tad, kad es pārcēlos uz Rīgu. Man bija žaketes vairākas, kuras man nerotēja. Labi, kādreiz es kādu uzvilku, bet man viņas nerotēja, ja, tā. Un es sapratu, ka, bet izmest ārā, nevaru. Bet tas nebija par manu to ikdienu. Un es īstenībā sapratu, ka es alku pēc tā, lai es viņas varētu uzvilkt, lai es varētu stāvēt jūsu priekšā un tur stāstīt visādas savas lietas, kuras es tik ļoti gribu ar kurām dalīties. Ja? Un tāpēc es apģērbos bieži vien daudz ko pasaka. Tā kā tava kleita, vai kuru tu tur atļaujies, pieņemsim, uzvilkt tur, viņi tev saka, bāc, atrodi šeit pasākumu vietu, un radi sev tos svētkus, lai tu vari sapucēties un aiziet, lai nesanāk tā, ka tu uzvelc kleitu, bet atnāc uz pilnīgi uz šajieni, pieņemsim, un sēdi tā, un pati liekas, stulbit kā, bet, uzvilku, ja, yes, tā kā, tekstīts uzvilku. Jā, bet tāpēc mums ir jārada tie savi apstākļi, tās drēbes daudzreiz pasaka par to, ka mēs gribam iemeslu svinēt, mēs gribam bišķi iziet no tās, ka vajag šitā, vajag tur tā, ja, ka vajag visu praktiski, ka gribās kaut kādus svētkus un sapucēšanos. Mums bija tāds tieši, kāpēc mēs par to sākām runāt, jo bija tas lakatiņš ap galvu. Es domāju, jau vairākus gadus viņš kā tā trendā vasarā, ja. Un tad mēs bijām Itālijā, un es pirku to lakatiņu, ka es viņu siešu ap galvu, un es tur staigāju. Un tad mēs runājām draudzenes, bet es Latvijā vispār nevarētu tā visi skatītos. Un es tā, un es aizbraucu, un es tajā vasarā speciāli sēju to lakatu un gāju. Es domāju, nē, es siešu. Un labi, kāds paskatās, un viss tā kā tu saki, kāds pastīsies, bet neviens nedomās par tevi visu dienu. Kā tur tai meitenei tas lakats? Dievs, kā viņi uzdrošinājās. Un īstenībā ir forši, ka tu eksperimentē, jo bieži vien mēs paliekam ar to sajūtu un netestējam. Un tāpēc arī mēs neuzdrošinamies tās lietas uz sevis, tās drosmīgās, kādas mēs patiešām gribētu vilkt, mēs pat neuzdrošinamies uzvilkt. Tāpēc, man liekas, ir forši, ka tu patestē. Patestē apkārtējo, patestē sevi. Kā tad tu jutīsies, tur tāda atšķirīgā, varbūt tas ir tieši tas, ko tu gribi patiesībā. Tu tikai visu laiku saki, nē, ja. Bet tās ir tās perspektīvas, vai kā lai saka, tad, nezinu, es šitās bikses, ka es pirku, viņas man bija, ak, Dievs, cik platas, es viņas pirku Vācijā pirms, 4 gadiem,
tā ekstra, nu nezinu, kā es šeit, nu tā kā, jā, kā es te jutīšos, baigi bieži nevilkšu. Tagad tā ir vienkārši norma, tāpēc, ka visi tā staigās pus Latviju ar lakatiņiem, nothing special. Jā. Tā kā šis ir vienkārši tāds, nu... Tā ir tāda vienas lietas sagremošana. Man piemēram, tad, kad bija visu laiku skinny jeans, visas apspēltās bikses, un tad es domāju, sāka parādīties tas brīvais cilets, un man likās, jā, vajag, kaut ko vajag. Es pasūtu bikses, un es stāvu, es pakaļ, Dievs, kaut kāds resns lācis. Nu, tā kā pēc tām visām skinny, tev liekas, nu, vēl resnāk es izskatos, tā kā, nu, vai tiešām, ja? Nu, tu tā kā velc viņas ir tāda nepārliecinātība, ja paiet kaut kāds laiks, es stāvu, nu, ne, vispār foršas tās bikses. Un paiet vēl kaut kāds laiks, es stāvu priekšā vienkāršas taisnas bikses. Nekāds vēl platākas vajag. Tāpēc mums ir vajadzīgs arī man. Es arī neesmu kaut kāda super, kas tur iekāp iekšā un jūtās uzreiz tur ja. Bet arī es augstu pēc tāda svaiguma, pēc tāda sev patikšanas, ja, kaut kāda tā sajūta. Un līdz ar to es saprotu, ka man ir vienkārši jātestē sevi. Un ja mēs tās lietas neuzvalkam veikalā un kaut vai neierēcam, mēs nekad nesapratīsim, vai tas būs par mums. Mēs teiksim, jā, reku, viņai baigi forši, jā, viņai arī forši, bet ne man, jā. Bet beigās īstenībā, nu, tu uzvalc un saproti, rekur, yes, es jūtos baigi labi viņās tagad, jā. Un vajag arī citreiz varbūt to laiku. Nu tā, lai tu tā kā, bet ir jātestē. Jo, ja netestē, tad nav. Jā, nu, kad es atslēgas vārds, ja tas laiks dod gan pamēģināšanai, gan kaut kam jaunam jādod laiks. Nu, tas, ko es te paņemu no šīs sarunas pati priekš sevis, man priekšā viss tā skapja terapija ir stāv, pakausīja jau ilgu laiku. Par to, ka arī es drīkstu dot tai vecajai neviltajai drēbē laiku, jo man patīk, nu, iet grāvī, jā, melns balts, jā, ne, dusmīgi paņemt, atriepties, izmest, jo redz, kā es tevi tur nevaru uzvilkt, un tu man besī, un kaut kas man tur vienkārši, jā, nu, es nolikšu uz tajā kodā maisā skapī, lai viņi tur pastāv, un vai mēs tur tā kā kaut kā. Man atkal gribās arī pieminēt, nevis pieminēt, bet tās attiecības ar tām drēbēm. Man ļoti patīk, zini, kas ir Marija Kondo? Japāņu kārtošanas speciālisti. Un viņai ir tādi šoviņi daži, un es noskatījos, man ļoti patika viņas attieksmes, arī grāmatu izlasīju, un es šīs dažas metodas arī pielietoju. Un man ļoti patīk tas, ka mēs to apģērbu uzlūkojam ar tādu cieņu, tādā ziņā, kad tad, kad mēs viņu arī paņemam, jā, viņa man vairs nedod svaigumu, bet tad un tad viņa man deva. Un tad, man liekas, ir forši tā, paldies, ka tu man iedevi to tajā brīdī, bet tagad tu esi gatava doties tālāk. Nu, tā kā, man liekas, ka tas ir tik forši, nu tā, ka tu bišķiņ tā kā, tas arī palīdz, man liekas, to sajūtu tā kā nolasīt, kad jā, tajā brīdī tas bija baigi labi, bet tagad tu esi morāls novecojums tai drēbē, un tu viņai pasaki, paldies, tu savu darbiņu izdarīji, tā, vai arī paldies, tu biji ar mani, es cerēju, ka tu iedzīvosies ar mani, bet, diemžēl, mums nesanāca, bet tu noteikti atradīsi kādu citu. Nu, tā kā man liekas, ka tas ir tāds arī tāda forša pieeja, jo caur tādu, tā kā mēs Latvijā gribam to labestību viens pret otru, man liekas, tāpat arī ar tām lietām, ar kurām tu dzīvo, tu arī veido tādas kaut kādā ziņā attiecības. Tāpēc ne tikai par apģērbu, visu, ko tu savā mājā, savā dzīvē, savā ikdienā ielaid, man liekas, ir jābūt ar tādu, un tad tev vieglāk, man liekas, paliek izprast to, kas kāpēc. Ja, un iedot to vietu arī, ka tu drīkst nokļūdīties tāpat par tiem zābakiem. Jā, nu, tieši tā. Gau galā tās ir tikai lietas. Inga, es gribu teikt mūsu abu vārdā arī tev lielu paldies. Tu savu darbiņu izdarīji izcili. Šī tēma noteikti arī ir, par kuru var runāt stundām ilgi un plaši. Un, es gribu droši vien, manī ir sajūta, ka es gribu arī ķerties klāt, vēlreiz tā izrevidēt visu un padomāt par to vairāk, par katru to lietu. Un es ceru, ka mēs iedvesmojām arī tās dāmas, visticamāk dāmas, kuras klausās šo sarunu, un tad vēlreiz atgādināsim ar cieņu pret sevi un lietām. Iziet cauri, un ja kaut kas trūks, tad iegādāties tikai to, ko uzvelkot un ieraugot, mēs varam teikt, wow, šī tas man patīk. Paldies! Paldies jums, ka uzaicinājāt. Man ļoti patīk šī tēma. Es varētu arī par to runāt visu laiku. Man liekas, ir svarīgi
par to stāstīt. Man gribās, lai vairāk iedrošinātu tieši to attīrīšanos, lai saprastu, kas tu pats esi. Un ielaid sevi Un kur tu gribi būt? Tikai to, kas ir tā vērts un kas tev dod to foršo sajūtu. Un tā vairosim to. Paldies! Paldies!